Sveiki visiem! Mani sauc Kristaps Stiprais, un es esmu pašnodarbinātais savā uzņēmumā Sigma Repair Works. Ikdienā es laboju datortehniku, datori, portīvie datori, videokartes, Xbox, PlayStation un tādas lietas. Darbojos no mājām, un faktiski jau 8 gadus pats būvēju sev saules paneļu sistēmu. Tas nozīmē, pats pērku baterijas, pats testēju, komplektēju, pats pasūtu saules paneļu kontrolierus, inverterus un lieku to visu kopā kā vienu sistēmu. Es taisu šo te video, jo es apzinos, kāda Latvijā ir, kāds Latvijā ir stāvoklis saules paneļu ziņā. Es esmu strādājis arī Beļģijā uz lielajiem objektiem, līdz saules paneļus. Un es zinu, ka ļoti daudzi no jums nevar atļauties uzlikt sev saules paneļus, saules paneļu sistēmas, jo tās ir diezgan dārgas. Taču es sev pats darot, pats taisot šo te visu sistēmu, esmu iztērējis 2500 eiro 8 gados. Tā kā, jā, es nedabūju šo te sistēmu mēnešu laikā, es viņu esmu uzbūvējis 8 gados. Tādēļ man ir ļoti daudz informācijas un ļoti liela pieredze, lai arī jums, katram, kurš vēlas būvēt šādu te sistēmu, palīdzētu to izdarīt. Tātad es esmu izveidojis, teiksim tā, online kursu, kurš ir faktiski 15 eiro mēnesī, kurā jūs redzēsiet, atradīsiet pilnīgi visu informāciju, pilnīgi visus video, ko, kā, kādā secībā darīt, kādus kontrolierus pirkt, kādus nepirkt, kādus inverterus pirkt, kādus un no kuriem vajadzētu izvairīties. Un kā to visu pēc iespējas labāk jums, jūsu vajadzībām, jūs paši varat uzbūvēt pa sev pieņemamām summām. Šīs te sistēmas ir bez tīkla sistēmas. Tas nozīmē, ka tie, kuriem ir apnicis maksāt par mainīgajām elektrības cenām, jūs šo te sistēmu uzbūvējat, un ja jums ir vēlēšanās, jūs pasakat Latvenergo vai Tetam vai vienalga kurai citai kompānijai, ka jūs vairs negribat viņu skaitītāju, pēc tam, ka šī jūsu sistēma ir pabeigta. Un tādā veidā jūs dzīvojat tīri no šīs te sistēmas, nemaksājot par elektrību. Jo, pieņemsim, es gadu atpakaļ maksāju 130 eiro mēnesī. Tagad, no pagājušā gada oktobra, es neesmu samaksājis ne centu. Un man nav ļoti liela šī te sistēma. Man ir 3,2 kW baterija jaudā. Bet man ar to pietiek. Un, ja es to spēju izdarīt, tad jebkurš, kuram ir vēlēšanās mācīties, pilnveidoties, attīstīt sevī kaut ko jaunu,
to spēj izdarīt. Jums tikai vajag gribēt, atrast mazliet laika un ņemt un darīt. Ja jūs domājat, kad pieņemsim, šis ir kaut kāds skams vai krāpniecība vai vēl kaut kas, tad visa informācija pa manu sistēmu, kā es to esmu būvējis, ir atrodama YouTube kanālā manā, kurš jau arī pastāv no 2014. gada, un pilnīgi visa informācija pa mani ir atrodama, tādēļ, lai nerastos nekādas šaubas, kad es šeit nodarbojos ar kaut kādu online krāpniecību vai vēl kaut ko. Nē, tā nav. Tātad es esmu izveidojis Patreon mājaslapā Sigma Org saules paneļu off-grid sistēmas grupu, kurā jūs ienākot kļūstat par, teiksim tā, online klases biedru. Jūs samaksājat šo te 15 eiro mēnesī, un jūs to turpināt darīt, kamēr jūsu sistēma ir būvēšanas stadijā. Tad, kad šī te sistēma ir uzbūvēta, tad jūs faktiski jums ir iespēja pārtraukt šo te abonementu, vai arī, turpināt atbalstīt citus biedrus, jaunos, kuri pieteiksies līdz tam brīdim, kad jums jau pieņemsim būs uzbūvēta šī te sistēma. Un būs arī iespējams katru dienu, iespējams katru otro vai trešo dienu, Discordā, dzīvajā, kur mēs stāstīsim visu. Katrs grupas biedrs dalīsies ar savām iespējām, savām domām un varbūt, ka jau savu pieredzi. Palīdzēsim viens otram un būvēsim katrs savu saules paneļu sistēmas uz budžeta, pieņemsim. Jo es 8 gados to visu darīju pa 20-30 eiro mēnesī. Tādēļ tiekamies šajā grupā. Iemetīšu linkus uz savu YouTube kanālu, lai jūs varat papētīt mani, paskatīties, vai jums tas patīk vai nē, un tad arī izlemt, vai jums ir vērts piedalīties šajā online kursā vai nav. Bet pateikšu uzreiz, ka šis te ir tikai un vienīgi tiem, kuri grib būvēt paši savas baterijas, nevis kā lielākā daļa tagad liekt šajā te tīkla burbulī un tīri saules paneļu un tīkla inverteri dot tīklā un neko īsti neiegūt no tā. Jo, ja mēs paskatāmies Facebook grupās saules paneļu, ļoti daudz cilvēku raud, kā viņiem tiek regulēta šī te jauda. Tagad vēl būs tikai tas, ka 20% no saražotās elektrības drīkstēs mēnesī vai gadā nodot vispār tīklā, un par to attiecīgi vai nu saņemt naudu vai uzkrāt, pieņemsim, uz ziemu, jo 20% mēnesī vai gadā tas nav nekas. Tas ir pilnīgākais minimums, ko saules paneļu sistēma vispār spēj saražot. Tādēļ, jā. Paldies, ka skatījāties, un tiekamies jau Patreonā, kur būs links uz Discord.